Online apmācības tiešraidē ir kaut kādā ziņā man tuvs formāts. Tāpēc, ka mani klienti parasti izdara mājas darbu, viņi sagatavojās, viņi 80% darbu izdara pirms tam, un tad, kad mums ir tiešraidi šis webinārs, šī pārdošana notiek un prezentēšana, tad viss jau ir gatavs, satraukšies, sviedri tek, adrenalīns pulsē ķermenī. Taču tas ir formāts, kur tu vari izmantot savā biznesā. Kā pieņemsim 4 vai 6 stundu konference online, kuru tu pat vari pārdot. It sevišķi, ja tavs bizness ir balstīts uz informāciju vai uz pakalpojumiem. Es tagad palīdzu tieši marketinga, IT un privātskolas uzņēmumiem tieši šādu formātu ieviešanai viņu uzņēmumā, lai viņi varētu komunicēt ar klientiem. Ko tas nozīmē? Ja visu izdarām kā nākas, un tur ir pievienotā vērtība, ko cilvēks saprot, tad tas ir mārketings, ar kuru tu vari arī pelnīt. Būtībā tu palaidi pasākumu. Šajā pasākumā tev būs runātāji, piemēram, 4 līdz 6 stundas. Tas viss notiek tiešraidē, tas ir ierakstā, cilvēki pēc tam piekļūst pie ieraksta. Viņi samaksā 50 līdz 150 eiro par šo notikumu. Un tādā ziņā tev ir izdevies to, ko parasti definē kā lielus konferences, saspiest tavā ofisā, uztaisīt stilīgi, uztaisīt interesanti un tā pašā laikā izglītot klientus, un viņi par to arī tev samaksā. Tāpēc ir vērts padomāt par šādu tipu online konferenču veidošanu savam uzņēmumam. Ja šāda ideja tev aizķers, piesakies uz konsultāciju, jo visu projektu vienmēr sāks ar sarunu. Es veltu laiku, lai uzzinātu, kā tas tev strādā, kāds ir tavs zīmols, ko tu vēlēsi ar to panākt, cik ambiciozas lietas tu vēlēsi, cik krāsaini tu vēlēsi, un tad vienmēr tehnika, cilvēku un programmas vienmēr tiek pielāgotas idejai. Var droši rakstīt uz @info@show&tell, es sagaidīšu tavu ziņu, atbildēsim un tiekamies!